Vakar arī iespēlēts aizsardzībā. Skatāmies, izdodās pārtvērt uz zilās līnijas Valteram Pavlovičam. Metiens garām vārtiem. Tagad jau Rīpa ir Patriota aizsardzības zonā. 3 spēlētājs no garām vārtī. To piespēlu vārtu priekšā, kur Fuchs viņu raidīja tālajā, labajā stūrī Vārtsargs, diemžēl. Bezspēcīgs. 1-0 rezultāts atklāts šī pusfināla pirmajā. Artur, bet nevis tie, kas grib, bet vajag, ja nesanāk klātienē noteikti tāpat kā šovakar savos televizora ekrānos vai vietālruņos, kur tagad ir modernāk, droši varēs. Oi, tikmēr vārti! Ķēkavnieki panāk 2-0, jeb 0-2. Un izvirzās vadībā. Kas mums tur, kurš tur bija? Tu neredzēji, Ernest? Es aizrāvos stāstīt par to, kas notiks nākam trešdien, kamēr mēs vēl neesam šovakar un šim vakaram tikuši cauri. Manuprāt, vārtus guva Rudolfs Cinovskis. No atkārtojumā mēs redzam, ka vārds ir gūs Rudolfs Cinovskis, numur 30. Kas ir interesanti play-offā, kad šis rezultāts nav tik būtisks, galvenais ir vinēt spēli. Ar kādu rezultātu tas tā maz nozīmīgi, tas var būt jebkāds. No vienīgais, ja tu iemet pēc iespējas vairāk jau pirmajā vārtī! Zēberga kungs! Numur 97 ir Rītvaras Zēbergs lēnieks, gūsta vārtus un Gustavs pirmos vārtus izlaišanas spēlēs līdz šim 3 piespēles, 3 punkti. Nu, skaists čēliens, paskatīsimies atkārtojumā, nu ļoti spēcīgs, netverams tiešām metiens. Ir šajās pusfināla spēlēs, nu vispār play-offos, lai ir šīs dziļās rezerves, lai ir no kā izvēlēties, jo zinām, ka arī spēlētājiem ļoti augsts šis intensitātes līmenis. Vārtī! Oskars Udris, numur 34, gūst komandas otros vārtus. Un sākam visu no jauna. Tad, kad jāspēlē otrajā periodā ir 8 minūtes, rezultāts ir 2-2. Atgriežamies. Spēles sākumā sāks visu no jauna. Rīpa aiz vārtiem. Te jau piespēles vārtu priekštur Savīckis. Tālu piespēle uz Turku. Izdodās, Turks apstrādās, skatāmies. Vārtī! Andrijs Turks gūst Patriotu trešos vārtus un izmanto vairākumu. Vairākums izmantots, 20 sekundes vēl bija palikušas. Nu, tur izskatījās, ka jau Ķekavas aizsargs būs panācis Turku, mēģinās viņam izsist ripu, bet tomēr viņš krita un Turks norentējās situācijā, pieturēja ripu, izgāja labākā trajektorijā pret vārtiem un guva vārtus. Skaists vārtu gūms, nenoliedzam. Udris, kurš regulārajā sezonā 21 spēlē iegūst 22 punktus, lielākais punktu skaits vienā spēlē 4 punkti. Un regulāri vārtī! Kas pa metienu? Alksnis Patriotiem iztiek. Lauris Alksnis gūst 4. vārtus Patriotu komandā. Patriot šobrīd izvirzās vadībā ar 2 vārtiem. Ļoti interesanti tiešām šobrīd situācija. Skatīsimies. Mājnieki 4 bezatbildes vārtus gūst. Izskatās, ka spēle mazākumā ir kaut kā sapurinājis laikam Ķekavnieks un šiet tad diezgan lielu tādu labu ofensīvu taisa. Un tas vainagojās ar vārtiem, jā. Tiks pagājušās spēles scenārijam. Jā, no nērtās puses. Ļoti labi tu redzēji, Konstantīni. Jā, vārtiem.
Ķekava dodās uzbrukumā. Lāpa ar ripu. Vēl gar maliņu iekšā metiens uz vārtiem. Vārtsargs vietā. Tur bloķēts metiens. Trešais metiens pa vārtiem. Un ceturtais, jā, un diemžēl, vai par laimi, ripa ir vārtos. Jā, un pa Ķekavā divi komandi izvirzās vadībā ar 2-0. Vai atkārtosies iepriekšējās spēles scenārijs vārtiem? Mihailovs izdara tālu piespēli. Tā sasniedz Iļiņu. Iļiņš dodas uzbrukumā. Un tur Aleksandrovs kritienā, jeb lecienā atvairīja partneru piespēli. Un vārti! Ķekava gūst trešos vārtos, kurš saņemot atlecošo ripu arī to raidīja vārtos. Nu tāda tā kā mazliet viņa augsta duša izskatās. Patriotu spēlētāji. Jā, un otrajā periodā mums atlikušas 2 minūtes 14 sekundes. Ķekava pārtver ripu, dodās uzbrukumā, izdara piespēli uz vārtu priekšā. Metiens, vēlreiz metiens, bet ripa aizlic uz laukuma stūri. Bet tagad viens pats Ķekavas spēlētājs atstāts vārtu priekšā. Un ir vārti! Ķekava gūst 4. vārtus šovakar. Nu, jā, mums trešajā periodā 2 minūtes 58. Vai 4 vārtus varētu gūt? Varēt var, bet vai šovakar redzot Ķekavas spēli? Nu, es teiktu diez vai. Nu, katrā gadījumā jācenšas ir. Divi spēlētāji izmanto 69. numuru. Kā Patriotos ir kāds ar 69. numuru? Pirmajā komandā ir Lauris Drava. Bet otrajā komandā nav tāds numurs. Bet tagad jau cīņa pie Šmita vārtiem. Tur jau Gustavs Švinka no zilās līnijas aizsakā. Un vārti! Ļoti metiens no zilās. Šmits neredzēja ne metiena brīdi, ne arī kur ripa un izmantots vairākums. Patrioti izmanto vairākumu un atklāja šī vakara rezultātu. Jā, tā arī notiek un arī izmantojā vairākumu. 27 sekundes vēl palika Ķekavai mazākumā. Bet Gustavs Švinka izpild metienu no zilās līnijas un atklāja spēles rezultātu. 2 vārtsargi, tas ir labs tāds, ļoti labs tāds. Jā, nu gadījumā, kas notiek, spēlētājiem nav jāvalk vārtsarga forma virsū un jāiet vārtos. Tad ir otrs vārtsargs. No Šmits ir pārliecināts par sevīm Ķekavas rindās un bīstami vārti! Kas filigrāni Valters Pavlovičs. 10. Numur 10, tas mums bija Jānis Govalovskis. Un jā, bet nu lielāko darbu un lielāko paldies noteikti var pateikt Valteram Pavlovičam tribīnēs. Jā, bet nu noteikti varētu arī sagaidīt kādu spēli, kad Patriotos spēlē 2 folkmaņus. Bet tagad jau Patriots steidzās uzbrukumā ar ripu Švinka. Gustavs uz vārtu priekšu un ripu vārtos! Gustavs Švinka, otrie vārti! Jā, tieši tā, šovakar. Gustavs Švinka pagaidām ir vienīgais, kuram ir izdevies atmūķēt Matīsa Šmita vārtus. Nav viņš priecīgs, redzam, viņš kā tās uzgriez mums muguru, apvainojies ir. Viņš parāda, ka viņam uz muguras ir 94. Jā, dzimšanas gads viņi varēja saprast. Bet tagad jau Seikovskis piespēlē pats sev gar bortu, pats laužās uz priekšu. Te jau brīvība notur ripu zonā izpild metienu, Šmits to atvaira. Un šeit vārti! No eleganti izspēlēja līdz tādām vantaimerim, kur kas tad tur bija Zēbergs šķeļ? Jā, Rītvar Zēbergs Lēnieks gūst komandas 3. vārtus, panāk 2 vārtu pārsvaru. Viņš nezīmējās manā klātbūtnē, kā es atnāku, tā viņš vārtus gūst arī. Jā. Un papildina savu jau tā punktu. Kuri zina savu darbu. Un mums ir Patrioti aiziet uzbrukumā.
Alksnīts, numur 27. Vārti! Un numur 27. Patrioti komandā Lauris Alksnīts gūst pirmos vārtus. Un ko, dāmas un kungi, rezultāts ir 1-0 par labu Patriotiem. Ļoti Ķekava atgūst. Vēlreiz vārtu virzienā Ripa Raidam. Cīņa aiz vārtiem pašlaik. Ķekava izspēl uz vārtu priekš vārti! 1-1. Ļoti laba izspēle bija. Neliela kļūda sanāca. Piespēles, jā, mums. Bet Vārcers nospēlēja precīzi. Jā, cīņa uz vieniem vārtiem un uz otriem. Diezgan, tā kā mēs teicām. Būs fight. Vārti! Rezultāts ir 2-1. Tie ir viņam 7. vārti. Labi izspēlē, ļoti labi. No aizvārtas piespēle un one-timers. One-timers un tur Vārtsargs, ir bez Ķekavas aizsardzības zonā. Uzvarēja Patrioti, bet Ķekava guļās Ripai virsū. Mēģina aizsardzību jau pie zilās līnijas Baļeri novilkt. Jā, un atgādināsim, ka šodien Latvijas izlasē bija arī spēle pirms šīs pusfināla spēles, kuru zaudēja Vārti! Nospied laiku! Nu ko? Rezultāts mums ir, dāmas un kungi, 2-2. Tā kā mēs arī teicām, ka šī būs laba spēle. Pirmais periods un 4 gūti vārti. Un vārtus mums guva 34. Jā, Oskars Ūdris gūst uzmetiens vārtu virzienā un jau tur bija mēģināja pielabot Ripu. Patrioti pagaidām aizsargājas. Vārti! No stūra numur 92 Iljins gūst. Pa labu Ķekavai numur 24 atdot piespēli un numur 92. Nē. Jā, 24. numurs Ķekavai ir Dainis Persickiņa. Ir metieni uzreiz no zilās līnijas atgājuši ar to, ka vairākums bija. Ķekava bija ļoti spēcīgi iespiedusi Patriotis. Patrioti tieši tāpat iespied arī Ķekavu. Meta no visām iespējām pozīcijām. Protams, ja nemet nav vārtu, bet, jā. Abas komandas grib uzvarēt. Vārti! Rezultāts mums ir 3-3. Dāmas un kungi, nu ko, intriga tomēr saglabājas un vārtus mums gūst, izskatās numur 29. Un tas mums ir Rihards Stalmanis, ļoti pieredzējušies spēlētājs, 47. Jā, un no numur 7, jā, Ivars Seikovskis atdod labu piespēli un vārti. Numur 34 Patrioti rindās ar 3. piegājienu. Ūdris. Būs vai nebūs? Ir! Jā! Eleganti apspēlē Vārtsargu. Nu ko, dāmas un kungi, tas brīdis. Atbildes brīdis no Ķekavas puses, numurs 69. Fuks. Jā! Nu ko, dāmas un kungi, apsveicam hokeja klubu Patrioti. Fināls viņiem ir nodrošināts.
ar rezultātu 4-3 dramatiskā spēlē uzvar komanda Patrioti. Un piekdien viņam būs relaksējošais treniņš, gatavības etaps uz finālu. Un, protams, numur 34 ir labākais spēlētājs, tas ir Ūdris. Patriotu rindās un numur 97 Pavlovičs. Nu ko, dāmas un kuņģi? Yes, ne? Ko es tad daudz teikšu, visi čeki atdeva visu spēkus, visu sērijas garumā. Vecais Tālmans izračīja sēriju, iemet goliņu, tā kā mūsu komandā jebkurš var iemest vārds un pavēl komandas priekš, tā kā tā arī turpinam un ejam uz priekšu par kausu.